Sveiki! Atnāšajām pastaigāties pēc grūtas darbdienas un pastāstīt, kas te mums ir. Un ko skatāmies, kas te notiek. Dūmiņš arī kūp, ļoti skaisti. Jā. Labdien! Sveika! Ko dari? Atbraucis nopeldēties. Tev te gan umulīgi ļoti. Ir, jā. 20 grādi kā nekā. Tūlīt nākuši pagaidi. Labi. Labdien visiem, kuriem tīras domas un spēcīgs gars, un kuri ir ceļā uz to. Es savā ikdienā turos pie 3 bāzes lietām. Veselīgs uzturs, sports un pēc iespējas biežāka uzturēšanās dabā. Trešo punktu man komfortabli palīdz realizēt šis modulis. Ar šo moduli es 2. gadu jau dodos izbraukumos. Esmu pats izstrādājis, un, ja godīgi, filmēt šo materiālu man pierunāja draugi un ģimenes locekļi. Teicu, lai obligāti dalos. Šis modulis ir savā ziņā unikāls. Unikāls tādā ziņā, kad viņš nav stacionārs uz piekabes, vai viņam nav riteņi, ja, kas ir kemperiem. Ja. Viņu var viegli noņemt, nocelt ar kāju palīdzību un arī uzlikt, novietot atpakaļ uz piekabes. Jums arī nevajag savu piekabi. Šai situācijai es esmu paņēmis tirdzniecības tīkla Senukai piekabī, kas ir ļoti labi piemērots. Modulis ir domāts diennaktī līdz 2 pavadīt dabā. Daba, kas kuram, cits brauc makšķerēt. Medniekiem noderēs, kā iepriekš jau rādīju, aizbrauc izpeldēties, iekšā sasildījos un devos tālāk. Nozīmīgs pluss ir tas, kad modulim uz jumta var novietot mantas, kas ir nepieciešams izbraukumam. Šie caurumi ir domāti stropēm, un pat laivu var novietot droši. Līdz ar to, kad liela daļa mantas varam novietot braucienu laikā uz moduli, atbrīvojam to pašu mašīnas bagāžnieku vai pašu mašīnu, un principā vēl ir piekabi. Modulis ir taisīts no laminētā saplākšņa, un kas ir praktiski mūžīgs materiāls. Principā man ir pilnvērtīgs kempers, tikai atšķirība ir tāda, ka moduli var uzlikt noņemt, un nav nekādas saistības. Ne apdrošināšanas, ne apskats ieiet, un plus vēl 3 līdz pat 5 reizes lētāks šitas pasākums ir. Kas attiecās uz aprīkojumu? Doma ir tāda, ka viņš būs diezgan pliks, iekšā būs iestrādāta krāsnes, kuram būs nepieciešama. Tāpēc tā, jo cilvēki katrs ir ļoti individuāls, ja, attiecībā pret vajadzībām, tāpēc matracis, protams, kāds kuram pašam tīk. Varam likt novietot uz sēniem vai uz jumta saules paneļus. Attiecīgi vēl puskoku, ko vajag pēc jaudām. Tālāk.